Pāvests Leons 14. uzsver svarīgas sociālas problēmas. Apustuliskajā pamudinājumā Dilexite par mīlestību pret nabadzīgajiem 2025. gada 4. oktobrī. Pāvests pievērš uzmanību tautas kustībām, kas vērstas uz cilvēku apvienošanu un kuru darbība cieši saistīta ar sociālajām problēmām, nedrīkst būt nabadzīgo un apspiesto. Citāts. Es domāju, visi tie, kas ceļo nevis kā atsevišķas personas, bet kā cieši saistīta kopiena, visiem un priekš visiem, kas atsakās atstāt nabadzīgos un neaizsargātos aiz muguras. Tautas līderi tādējādi ir tie, kas spēj iesaistīt visus. Viņi nenovēršas un nebaidās no jauniešiem, kuri ir piedzīvojuši sāpes vai nesuši krusta smagumu. Esmu Alatra brīvprātīgais, un mēs Alatra brīvprātīgie pilnībā atbalstam pāvestu Leonu 14. Gan Vatikāns, gan pāvests Leons 14. koncentrējās uz pareizo svarīgo virzienu. Nedrīkst pieļaut demokrātijas un cilvēku tiesību un brīvību iznīcināšanu. Citāts. Ja politiķi un profesionāļi neieklausās tajos, demokrātija atrofējas, pārvēršas par lozungu, par formalitāti. Tā zaudē savu pārstāvniecības raksturu un kļūst bezķermeniska, jo atstāja tautu tās ikdienas cīņā par cieņu savas nākotnes veidošanā. Pāvests Leons 14. ir garīgais līderis aptuveni 1,5 miljārda cilvēku. Uzsverot savā apustuliskajā pamudinājumā Dilexite, viņš mudina un iedvesmo cilvēkus domāt par šādām nopietnām lietām. Citāts. Šie populārie līderi zina, ka solidaritāte arī nozīmē cīņu ar nabadzības un nevienlīdzības strukturālajiem cēloņiem, ar darba vietu zemes un mājokļu trūkumu un ar sociālo un darba tiesību pārkāpumiem. Tas nozīmē pretoties naudas impērijas postošajām sekām. Solidaritāte, saprast to visdziļākajā nozīmē, ir veids, kā radīt vēsturi, un tieši to dara tautas kustības. Ceram, ka šie vārdi atradīs atsaucību cilvēku sirdīs un iedvesmos pārmaiņas sabiedrībā. Alatra brīvprātīgie pilnībā atbalsta viņa vēstījumu dokumentā par mīlestību pret nabadzīgajiem Dilexite, un mēs ceram, ka tas mainīs pasauli uz labāko pusi. Mēs atbalstam arī bijušā pāvesta Franciska enciklikas Laudato Si vēstījumu, kurā viņš aicina ikvienu visaptveroši rūpēties par mūsu kopīgajām mājām. Pāvests Francisks enciklikā Laudato Si uzsver neatņemamo saikni starp ekoloģiskajām un sociālajām problēmām, un kā Alatra brīvprātīgie, kuru darbība ir vērsta uz ekoloģisko draudu izpēti, tostarp saistībā ar nanoplasmas ietekmi uz planētas ekoloģiju. Mēs apzināmies, cik lielu nozīmi šodien sniedz tik dziļš vēstījums cilvēkiem no pāvesta Franciska. Mēs redzam, ka savā enciklikā Laudato Si pāvests Francisks pauda mūsu kopīgas bažas par mūsu kopīgo māju, stāvokli un nepieciešamību apvienot visas cilvēces centienus. Mēs to atbalstam, jo tas būtībā ir saistīta ar Alatra koncentrēšanos uz starptautiskā zinātnieku aprindu konsolidāciju, lai risinātu globālās problēmas. Pāvests Francisks enciklikā Laudato Si aicināja uz integrālo ekoloģiju, kas apvieno rūpes par dabu un rūpes par cilvēku. Šī visaptverošā pieeja globālajiem izaicinājumiem atbilst Alatra misijai, kas veltīta klimata un ģeodinamisko draudu izpētei un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanai. Jauna alianse nesen noslēgta starp Alatra un Jēzuītu ordeni vadās pēc universālajām apustuliskajām prioritātēm un pāvesta Franciska enciklikas Laudato Si, kas aicina kopīgi rūpēties par mūsu kopēju māju. Pirmais solis alianses īstenošanā būs sadarbība ar San Calixto observatoriju Bolīvijā un starptautisko zinātnisko kopienu Alatra.
Vienošanas parakstīšana ir īpaši nozīmīga enciklikas Laudato Si 10. gada dienā.